Ka tu atvēri šo video, jo šodien es nāku pie tevis ar īpašu lūgumu. Esmu atvērusi iespēju ļoti īpašā, atbalstošā un ilgtspējīgā veidā apgūt prasmes un iemaņas, kā tu vari palīdzēt sev, lai kādā dzīves posmā tu šobrīd būtu. Varbūt tas ir izmisums, apjukums, trauksme, zinātnēkāre, pārslodze. Varbūt tās ir pārmaiņas, varbūt tas ir kāda jauna posma uzsākšana, bet varbūt tu jau esi pilnībā sevi realizējis un realizējis. Jebkurā gadījumā man te ir piedāvājums, un patiesībā man ir nepieciešama tava palīdzība. Jau ilgu laiku manī dzīvo sapnis radīt nevis vienkārši vēl kādu grāmatu, kas palīdzētu cilvēkiem, bet tiešām radīt rokas grāmatu, kas palīdz cilvēkiem izveidot dzīvi, kurā viņi jūtas labi. Bet es negribu, lai tā ir tikai mana grāmata. Es gribu, lai tā būtu radīta kopā ar cilvēkiem, kuri būtu gatavi gada garumā arī nodzīvot šo ceļu, dalīties savā pieredzē un kopā atklāt, kas tad tas patiesi ir, kas palīdz cilvēkam justies labi. Un es ticu, ka tieši šāda dzīva pieredze rada vislielāko vērtību. Tāpēc es veidoju praktisku pētījumu, kā izveidot dzīvi, kurā jūties labi. Un es ļoti vēlētos, lai tu kļūsti par daļu no tā. Es nezinu, cik daudz cilvēku pēc gadiem lasīju šo rokas grāmatu. Varbūt 100, varbūt 1000, bet es zinu vienu. Katrs cilvēks, kurš būs piedalījies šajā pētījumā, caur savu stāstu būs atstājis nospiedumu tajā. Un man šķiet, ka nav dzīvē daudz tādu iespēju piedalīties kaut kā radīšanā, kas pirmām kārtām var palīdzēt un uzlabot dzīves kvalitāti tev pašai, un līdz ar to arī cilvēkiem pēc pat 10, 20, iespējams 100 gadiem. Un ja šodien mēs varam radīt ko tādu, kas palīdzēs dzīvot vieglāk, es domāju, tas ir tā vērts. Ko tas prasīs no tevi? Vidēji līdz 1 stundai nedēļā noskatīties video, dažreiz šī tēma ilgst uz 2 nedēļas, izmēģināt to tavā dzīvē tieši tāda, kāda viņa ir. Vai tu esi ceļojumā, vai tu esi apslimusi, vai tev ir darba pilnas rokas. Ja? Un nedēļas beigās aizpildīt patiešām īsu atgrieznisko saiti. Papildus 1 līdz 2 reizes nedēļā notiks Zoom tikšanās ar tiem, kuri vēlēsies padalīties savā pieredzē un uztaisīt foršu diskusiju. Un reizi ceturksnī plānojam arī klātienes tikšanos. Abas šīs tikšanās ir brīvprātīgas. Un es apzināti veidoju šo pētījumu tā, lai tajā arī var piedalīties cilvēks ar ļoti aizņemtu ikdienu, jo es ticu, ka mēs visi esam ļoti aizņemti. Bet arī, lai varētu šajā pētījumā piedalīties tāds cilvēks, kam viss savā dzīvē jau strādā, jo katrs stāsts dos vērtīgu pienesumu šim projektam. Un tagad es noteikti gribu atbildēt uz jautājumu, kur tu iespējams arī sev iekšēji uzdod, jā, vaiba izklausās ļoti vērtīgi, bet man patiešām nav laika. Es nezinu, vai es spēšu gada laikā noturēt fokusu, vai man kaut kas neizsistīs, vai es spēšu sniegt atgrieznisko saiti. Ja tu tā nodomāji, es tevi ļoti labi saprotu. Un zini, es patiesībā tiešām ceru, ka pētījumā lielākā daļa būs šādi cilvēki, jo man nav vajadzīgi cilvēki, kuriem viss dzīvē ir ideāli. Man ir vajadzīgi cilvēki, kuri dzīvo īstu dzīvi, nevis kam varbūt ir 4 brīvas stundas katru dienu. Ja, tas ir cilvēks, tā ir varbūt jaunā māmiņa, tas var būt 2, 3, 5 bērnu mamma, tētis, uzņēmējs, skolotājs, mediķis, students, biroja darbinieks, pensionārs, pavārs, šuvējs, grāmatvedis, mežstrādnieks, kočs, psihologs, mentors, masieris, dārznieks, cilvēks, kas vienkārši varbūt rūpējas par savu ģimeni vai rūpējas par saviem vecākiem, kurš šobrīd dara visu, ko viņš spēj. Jo, ja mūsu izveidotā sistēma palīdz tikai cilvēkiem, kam ir daudz brīva laika, tā nav derīga. Ja, es vēlos radīt sistēmu, kas darbojas tur, kur notiek īstā dzīve. Jo mēs visi dzīvojam vienādos apstākļos,
laika ziņā mums visiem ir 24 stundas. Un šajā pētījumā mēs nemācīsimies atrast vairāk laiku. Mēs mācīsimies gudrāk izmantot to laiku, kas mums jau ir. Un saku no pieredzes, gads paies ļoti ātri, jo tu katru dienu dzīvosi interesanti, dzīvosi par godu sev. Un varbūt tu vienkārši uzdod nepareizo jautājumu, nevis kā man būs laiks, vai man sanāks tam laika, vai spēšu tajā iesaistīties, bet kas un vai manā dzīvē kaut kas mainīsies, ja arī turpmāko gadu es nodzīvošu tieši tāpat kā līdz šim. Jo patiesībā pārmaiņas nekad nenotiek, kad cilvēkam pēkšņi parādās vairāk laika. Tas sākas tajā mirklī, kad cilvēks nolem daļu no laika ieguldīt sevī. Ko tu iegūsi? Tu nebūsi vienkārši dalībnieks, dalībniece. Tu kļūsi par līdzradītāju. Ja vēlēsies, tavs vārds būs rokas grāmatas pateicības sadaļā. Ar lielāko prieku to ierakstīšu. Un tu būsi vidē, kur cilvēki tāpat kā tu vēlas veidot dzīvi, kurā justies labi. Visa gada garumā tu iegūsi skaidru sistēmu, ko praktizēt dzīvē. Un, manuprāt, tas ir vislielākais ieguvums, jo tu ne tikai palīdzēsi citiem, tu no sākuma palīdzēsi arī sev. Tātad pētījums ilgs aptuveni gadu. Un starts plānojās 28. augustā, kur tas notiksies caur Zoom, kur es dalīšos vairāk tieši par to struktūru, kā tad mēs darīsim un kā mēs tiksim līdz rezultātam. Pētījums būs apjomīgs, bet dalība būs par ārkārtīgi simbolisku maksu - tikai 20 eiro mēnesī. Šī summa palīdzēs sekt cilvēku darbu, kas būs iesaistīti pētījuma organizēšanā un norisē. Un es apzināti arī piedomāju to, lai būtu šī enerģijas apmaiņa, jo enerģijas apmaiņai ir jābūt, ja, ievērojam visuma likumus, un lai šī summa būtu pieejama ikvienam, kas tiešām vēlas šeit būt. Un es nevaru iedomāties, kur var būt vēl tāda iespēja par šādu summu būt līdzīgi domājušo cilvēku vidē un iegūt par dzīvu īstu transformāciju. Un man ir lūgums, ja tu jūti, ka šis rezonē, neatliec lēmumu, es priecāšos saņemt tavu atbildi tuvāko dienu laikā. Tas palīdz mums saprast pētījumu grupas lielumu un sagatavot visu kvalitatīvu. Un es ticu, ka pēc vairākiem gadiem, varbūt jau nākamgad, mēs ar lepnumu atvērsim rokas grāmatas pirmo lapas pusi un varēsim pateikt, aha, es arī biju daļa no šī brīnuma. Ja, to radīju arī es, simtiem cilvēku, kuri noticēja, ne tikai es, bet simtiem cilvēku, kas noticēja, ka mēs kopā varam palīdzēt no sākuma sev un līdz ar to arī citiem dzīvot labāk šeit, uz zemes, kurā, grozies kā gribi, ir daudz ciešanu formas, bailes, netaisnības. Tā tas vienkārši ir. Un, ja tu zini, kam šis varētu būt nozīmīgi, es aicinu tev no sirds padalīties. Īpaši priecāšos, ja tu aicināsi savu ģimeni šeit iesaistīties, partneri, bērnus, vecākus, brāļus, māsas, draugus. Ģimeniskā transformācija vispār varētu būt kā wow pieredze jums kopā. Kolēģus, jā, mums šobrīd jau redzu, ka ļoti nepieciešami vīrieši. Un pat ja tu šobrīd neatrodies iedvesmojošā dzīves posmā, es tevi aicinu aizdomāties. Ja pēc gadiem kāds atvērs šo rokas grāmatu un atradīs tajā spēku mainīt savu dzīvi, tu arī būsi daļa no šī stāsta. Un arī tev nav jābūt varbūt šobrīd problēmai, lai piedalītos šajā pētījumā, kādā dzīves krīzē, vai sevi kaut kā sakārtot, salabot. Man ir vajadzīgi arī cilvēki, kurš šobrīd saka, ok, es jūtos ļoti labi, es zinu, kā tur nokļūt, un es gribu dalīties ar to, kas manā dzīvē rada šo stāvokli. Ja tev ir kaut kas sakustējās, un tev ir nepieciešama vēl papildus informācija, lai pieteiktos, aprakstā tu atradīsi arī video, kur tu vari iepazīt mani vēl tuvāk, kāpēc es daru, ko daru, un otru video atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Es ticu, ka tev šī ziņa nesasniedza nejauši, un ja tev šī tēma rezonē, esi mana kanāla abonemente, lai nepalaistu garām jaunākās epizodes, kas palīdz tev atgriezties pie sevis, patiesām dzīves vērtībām un prioritātēm. Tāpat arī zemāk atradīsi pieteikumu anketu, ja tu jau tagad zini, ka tu šim saki jā. Liels tev paldies par veltīto laiku, un es ļoti
Gaidu un ticu, ka mēs tiksimies pavisam drīz. Pagaidām, atā!